Esiet sveicināti jaunajā gadā, un visiem jums vēlu šajā gadā stipru veselību, stipru izturību un spēju pielāgoties šīm nemitīgajām pārmaiņām, ko gan pagājušajā gadā, gan arī šogad neapšaubāmi ieviesīs mākslīgais intelekts. Un, jā, jūs redzat, ka man ir atkal atvērta Google piezīmju grāmatiņa, bet šobrīd šo piezīmju grāmatiņu es jau gribētu nosaukt par skolēna, skolotāja, studenta, zinātnieka, pētnieka, intelektuālo aģentūru. Un tad, kad mēs paskatīsim šīs jaunās iespējas, jūs sapratīsiet, kāpēc es to tā esmu nosaukt. Mēs jau esam par šo rīku vairākas reizes runājuši. Es jums esmu stāstījis, ka šajā vidē, ja labi teiksim, tajā piezīmju grāmatiņā mēs varam augšuplādēt visdažādākos dokumentus, PDF dokumentus, mājaslapas, attēlus, pētījumus, prezentācijas un visu, ko jūs varat iedomāties digitālā formātā. Šajā gadījumā es esmu ielādējis tikai vienu dokumentu, tā ir mana pēdējo mēnešu laikā izstrādātā 3 līmeņu mākslīgā intelekta izmantošanas teorija. Ja, protams, ne teorija, bet domāšanas ietvars, kā mēs varam mākslīgo intelektu integrēt izglītībā. Bet šoreiz ne par to. Nu jā, bez tam mēs varam šajā pašā rīkā meklēt resursus, atlasīt. Nu, par to mēs esam jau iepriekšējos video runājuši. Bet jaunas lietas ir parādījušās šeit studijā. Nu jau šeit bija, mēs varam no šī viena PDF dokumenta izveidot gan audio apkopojumu, gan video, gan domu kārtas, pārskatus, tipkārtītes, viktorīnas, infografikas, prezentācijas un nesen nākus klāt arī datu tabula, kuru es pat vēl neesmu paspējis un galam izpētīt. Parādīšu dažus piemērus, ko es no šī viena PDF teksta dokumenta ar vienu klikšķi varu iegūt. Nu, piemēram, es uztaisīju domu karti. Un pēc šīs domu kartes mēs varam redzēt, kas šajā dokumentā ir iekšā. Mēs zinām, ka mums ir 3 līmeņi, jā, mākslīgais intelekts kā instruments, un ja mēs viņu izvēršam, mēs redzam, ka fokus viņā ir uz efektivitāti un rezultātu, darbības princips kognitīvā atslogošana, jā, loma, biedrais asistents, izpildītājs. Galvenais risks - kognitīvā atrofija un atkarība. Ja vienkāršiem vārdiem sakot, šajā līmenī ir viens ļoti liels risks, ka, ja mēs pilnīgi visu deleģējam mākslīgajam intelektam, mums vairs nav jādarbina tās neironu tīklus, kas atrodas mūsu galvā. Un šis līmenis, viņš nav slikts, bet
ja mēs paliekam tikai pie šī līmeņa, mums draudz šī kognitīvā atrofija, kad mēs vairs paši nespējam domāt, un šī ir šobrīd izglītībā lielākā problēma, ar kuru saskaras izglītība visos tās līmeņos. Bet man ir ieviests arī otrais līmenis, mākslīgais intelekts kā spogulis, kur galvenais fokus ir uz procesu un kritisko domāšanu, jā. Galvenā loma ir oponents un redaktors. Šeit mēs seminārā apskatīsimies tādu jaunu jēdzienu, kuru mums vajadzēs mācīt skolās. Jēdziens saucās tekstvadība, par to es esmu nedaudz savā mājaslapā arī sīkāk uzrakstījis. Un šeit ir galvenais iegūms, ka šeit mēs sakam, hei, nevis uzraksti manā vietā, bet paskaties, ko es esmu uzrakstījis, pasaki, kas man šeit ir labi, kas man šeit ir slikti, ko es varu uzlabot. Un mums ir vēl ieviests trešais līmenis. Par šo trešo līmeni man ir personisks stāsts. Pateicoties šīm līmenim, es ar mākslīgā intelekta palīdzību atrisināju sev kādu medicīnisku problēmu, kuru nevarēju atrisināt 10 gadus, ejot pie dažādiem speciālistiem un UTT. Sīkāk šobrīd pat vēl neesmu gatavs stāstīt, un varbūt, ka kādam no semināriem šo pastāstīšu. Un šeit ir, un šajā līmenī mēs pateicoties šo lielo valodu modeļu attīstībai, un pateicoties tam, ka viņi palikuši tiešām intelektuāli spēcīgi, mēs varam ar viņu palīdzību pētīt savus domāšanas moduļus. Mēs varam vērtēt sevi, vērtēt savus ieradumus, vērtēt savus domāšanas veidus un meklēt iespējas, kā mēs varam šos savus domāšanas modeļus uzlabot. Tālāk parādīšu kaut ko vēl. Šeit es uztaisīju. Mēs varam ar vienu klikšķi izveidot infografiku par visu dokumentu vai dokumentu kopu. Un šeit jūs atkal ļoti skaisti redzat šos līmeņus, ja, kuri parādīti ar piemēriem. Tas, ko es jau iepriekš stāstīju. Tieši tādā pašā veidā mēs varam izveidot video. Video, ka es esmu arī, video man jau bija izveidots. Paskatīsimies šeit uz leju. Lūk. Viņam ir arī ar visu skaņu. Es viņu tagad neatskaņošu, bet jā, šo video jūs visticamāk esat redzējuši. Ja neesat redzējuši, tad
viņš ir arī mīļas skolas mājaslapā, bet pati galvenā lieta, par ko es personīgi esmu vispriecīgākais, ka pie visiem šiem rīkiem tagad ir tāds kā zīmolīts. Ko tas nozīmē? Paņemsim piemēram no prezentācijas. Jums ir PDF dokuments, no kura jūs gribat veidot prezentāciju. Ja es nospiežu uz šo zīmolīti, es varu izvēlēties detalizētu vai kaut kādu kopsavilkumu, valodu, īs vai garāks, un pats labākais, es varu šeit pastāstīt, ko es gribu prezentācijā redzēt, kā es varu uzrakstīt viņam detalizēti pastāstīt, kā es to prezentāciju, kādu es to prezentāciju gribu redzēt. Un te viena interesanta lieta. Tas nozīmē, ka prezentācijas vairs nav aktuāls. Mums viņas vienkārši vairs nav jāmāk dizainēt vai fiziski veidot. Mums ir jāprot aprakstīt, ko mēs viņās gribam, kādu stilu, ko un kā. Un tas ir tas jaunais intelektuālais ieguldījums. Un tieši šādas pašas personalizācijas jums ir pilnīgi visiem šiem rīkiem, piemēram, infografikā, ja, krāsas, varam kodolīgu standartā un pat ļoti detalizētu šo te. Un pie kam mēs varam pilnīgi visās valodās izveidot. Lūk, un tas vēl nav viss. Ja mēs aizējam tagad, piemēram, uz šo Gemini, es jums stāstīju, ja? Un, piemēram, es jums stāstīju, ka Gemini mums ir parādījusies tāda jauka iespēja, kā veidot savus pielāgotos chatbotus. Un es arī esmu izveidojis sev pielāgotu chatbotu, kurā esmu ielādējis pats savu šo te izstrādātos 3 līmeņu teoriju, un tagad es uz viņas bāzes varu veidot bloga ierakstus, video scenārijus, un visu, kas man nepieciešams. Bet, kas ir labākais? Es paņemšu šo pielāgotā chatbota labošanas režīmu, par kuru arī es esmu stāstījis, jā, nosaukums, apraksts, norādījumi, kā viņam atbildēt. Šeit ir tā vieta, kur jūs varat reāli jau tagad veidot faktiski personalizētu chatbotu katra skolēna mācīšanās stilam, veidam, vēl turšim, kad dažādi parametri. Un plus šeit varu pievienot zināšanu bāzi. Un šī zināšanu bāze, man liekas, ka tieši ļoti aktuāli ir, ja mēs veidojam šos te chatbotus, piemēram, pamatskolas vecāko klasu skolēniem, kur mēs jau ieliekam savas gatavās zināšanas, uz kuru bāzes mēs gribam, lai viņš ar viņiem reflektē. Un vēl, kas man ļoti patīk, ka es šim chatbotam papildus dažādiem dokumentiem varu arī pievienot piezīmju grāmatiņu. Šeit ir redzams viss manas piezīmju grāmatiņas, un es jebkuru
piezīmju grāmatiņu varu ievietot kā zināšanu bāzi, un šis chatbots viņu izmantos. Šis ir tikai dažas lietas, ko piedāvā Google. Un, ja jums visas šīs lietas ieinteresē, ja, tad aizejot uz mājas lapu mīni skola, tāda lapusīte ir. Mīni skola LV. Kāpēc viņa mums nevarās, viņa mums atvērās. Jā, šeit arī nesen esmu uzsācis nelielu blogu, bet šeit jūs sīkāk varat iepazīties ar šo 3 līmeņa teoriju, nosīties šo video, par kuru es nesen stāstīju, un sīkāk iepazīties ar 3 līmeņu koncepcijas būtību, ar piemēriem, izpildīt nelielu testiņu priekš sevis un dabūt arī pašu koncepciju, kas ir pieejama PDF formātā, kuru varat palasīt. Viņa nav ļoti gara. Jā, tur ir sīki aprakstīti katru līmeņi. Un seminārā, kas notiksies 22. janvārī, es pastāstīšu, kā no šī dokumenta jūs varat izveidot personalizētas mācību programmas, mācību stundu plānus, kuros mēs jēgpilni varam integrēt šo mākslīgo intelektu. Sīkāk par semināru varat uzzināt sadaļā semināri. Tur ir sīkāk pastāstīt par to, kāds seminārs, ko izmantosim, nedaudz par pašiem līmeņiem, un visa nepieciešamā informācija, un, ja mums tas interesē, mēs vienkārši aizpildam pieteikumu anketu un tiekamies seminārā. Labi, ar šo es arī šodien beidzu. Tiekamies nākamajā reizē, vai nu sociālos tīklos, vai seminārā, vai visās citās iespējamās vietās. Līdz nākamajai reizei.